padalīšos savās pārdomās par nodokļiem, par nodevām, ko izsūc no tautas entos gadu desmitus, simtus un tā joprojām parazītu varas kopā ar saviem galma ākstiem un mūsdienu versijā institūcijām, iestādēm un tam līdzīgu parazītu sugu. Vergiem nebūs dūšas šīs domas pats sadzirdēt. Viņiem ir bailes uzdrošināties domāt, lemt un izvēlēties pašiem. Obligāta meslu maksāšana agrāk tika uzskatīta par apkaunojumu. Morālo kropļu, jeb tā saukto kungu prasītās nodevas par aplaupīšanu un eksploatēšanu un ņirgāšanos par cilvēkiem. Tad kā tas varēja notikt, ka mūsdienīšiem varēja iebarot nodokļu sistēmu, brīvprātīgu paverdzināšanu, ar kuru sola sociālās garantijas, ja ar katru gadu cilvēki kļūst nabadzīgāki un neaizsargātāki, dzimstības samazinās, bet parazītu pārvaldes pieaug un kļūst vēl riģīgākas. Tas ir kā, verdzība ir beigusies, lai dzīvo verdzība, kamēr Latviju saime dzīvodama Sūnu ciemā, eiforijā, arvien klusi gaida savu laimes lāci, tās neatnāks. Nelaime ir arī tajā, ka daudzi kaut ko gaida, bet nerīkojas paši. Tādi, kas pārmaiņas nemitīgi atliek uz vēlāku laiku, tieši tāpat kā tie, kas neko vairs negaida, tikai dzīvo nost pēdiņās un izbauda likteni, ko uzspiež kakla kungi, ir izvēlējušies pieciest un klusēt, izvēlējušies sadarbību ar noziedzniekiem, kas piesavinājušies valsts vārdu. Viņi lūk nodod padevības un izkalpošanās kaklakungiem savu likteni un arī dzen savu un citu bērnu likteni. Mēs esam atbildīgi par to, ka nepretojamies varmākām, katrs no mums, kas klanās kaut kādu valsts varzu noziedznieku priekšā un dara, ko tam liek izdzimteņi. Cilvēki reiz sapratīs, ka nav tādas valstis, ka nav likumu, kas attiektos uz visiem. Pamanīs, ka līdzīgi kā senos laikos arvien pastāv kungu un kalpu attiecības un varmāku pārākumu tiesības. Un arī mūsdienās šo daudzi saprot, taču izliekas to neredzam. Jo Latvijas gadījumā ir simtiem tūkstošu parazītu, kuri barojas no tā, ka viņi vai viņu radi ir pie varas. Šī suga veids kaitniecību, nes postu, un tajā pat laikā ir viena no naskākajiem valsts butaforijas slavinātājiem, jo viņiem ir jāuztur ilūzija par savu valsti, dzīvu vergu apziņā. Viņi ir tie, kas bravurīgi pašapliecinās ar nacionālismu, lojalitātes varām un cita veida debilitātes un apsēstības sektantiskām izpausmēm. Un tā eksistē daudzi, sevi un citus apvārdodami, ticēdami meliem par brīvi, kur nav ne brīves, ne savas dzīves. Kā viena sekta, kur tās līderi nosaka, ko tev būs domāt, kam kalpot un kam izkalpoties. Kāda tautas atkopsies no propagandas dzēruma varas un atkritīsies no varmāku jūga? Ko gan tas dos? Tas dos jaunu apziņu, ka cilvēki rīkojas pēc sirdsapziņas un karu, jo varmāks nekad nedos mieru tādiem cilvēkiem un viņu bērniem. Un ja tā, vai ir vērts pretoties varmākām? Jā, jo ir vērts būt. Būt cilvēkam, būt tādam, kādu Dievs ir tevi radījis. Dzīvojot savu dzīvi un palīdzot citiem būt, dzīvot un izdzīvot, ko neviens nenožēlos. Atgūt savu brīvību un ļaut savai sirdsapziņai elpot, to var paveikt tikai katrs pats, meklējot un atrodot ceļus un veidus, kā neļaut sevi padarīt par cilvēku resursu un kā dzīvot savu dzīvi, sev un saviem bērniem. Lūk, par to domāsim, kā dzīvot savu dzīvi un kā neļaut nevienam un nekam un nekādai varai sev neko uzspiest. Par to ir vērts domāt, jo tas ir ceļš uz patiesu brīvību, kur tava sirdsapziņa un tavu bērnu sirdsapziņa elpos brīvi.